Labrīt, 3-4. Labrīt! Radios Kontrols studijā šobrīd katras meitu mātes sapnis. 4 stalti vīri, kuriem patīk mūzika, kur ir slaveni visā pasaulē, kur vien latvieši ir, kuru dziesmas dzied, uz kuriem attiec pagriez skaļāk un dzied līdzi, kuriem ir fantastiski koncerti. Un tagad uzminiet 3 reizes, kā sauc šo grupu. Variet mīnēt 3 reizes, vai ir sadenlaids vai nav sadenlaids, jā? Labrīt, puiši, labrīt. Labrīt. Es Valdim no rīta lasīju to tā kā paskaidrojumu par klipu, un viņš tā sausajās. Jo, es tātad nocitēšu, es tātad Valdim lasu no rīta. Videoklipā redzamās ainas ir iestudētas mākslinieciskiem mērķiem. Ievainojumu un asiņu attēlojumi ir pilnībā izdomāti un radīti ar mākslīgām asinīm un grimmu. Šī mūzikas videoklipa filmēšanas laikā nevienam netika nodarīts reāls kaitējums. Bet redzi, kas man ļoti patika, Ritiņi, tad, kad mums bija, piemēram, Dona dziesmas prezentācija, tu no sākuma teici, paklausies lūdzu bez videoklipa. Izveido pats savu videoklipu un pēc tam salīdzina ar grupas versiju. Un, man liekas, šis ir ļoti brīnišķīgs ieteikums, un jums, mīļie Radios Kontrols klausītāji, tieši šodien tāda iespēja būs. 70. pludmales ir skaņdarba nosaukums. Asa sižeta videoklips, es pirmo reizi redzu paskaidrojumā, ka rakstīts Asa sižeta mūzikas klips. Ka mēs neko sliktu nenotarījām. Labi, tātad, par ko ir stāsts? Nu, stāsts īstenībā jau ir par dažādu veidu cīņām, kas notiek iekšienē, galvā, ārienē. Un šajā reizē mums pievienojās režisors, kurš vispār sevi piesaka kā tādu jaunās paaudzes Asa sižeta režisoru, Helmuts Bondars. Un, jā, mums sanāca tāds videoklips, kurā ir pilns ar atsaucēm uz Tarantino un uz Guy Ritchie un uz citiem tādiem lielmeistariem. Jo 70. tas ir tas laiks, kad jūsu vēl nebija. Jā, un kaut kādā ziņā šajā dziesmā un arī šajā videoklipā ir mazliet tāda nostalģija pēc laikiem, kurus mēs paši nepiedzīvojām, un tā skaitā arī īstenībā jau visā albumā tur ir kaut kāda tāda mazliet vēlme, mazliet mierīgāk tvert šo laiku. Kas tas ir? Briedums? Varbūt. Jūs minējat par tiem 70. Kā jums liekas, kas ir tas foršais, kas bija 70. Nu, bīkses pirmkārt. Kļošanas. Peldenis, starp citu. Kāds apspīlētās peldenis. Jā, 3 stūrenis. Krāsainās 3 stūrenis. Un vispār mēs esam novērojuši, ka viss ir palicis mazliet pelēkāks mūsdienās. Tās krāsainās mašīnas, jā. Un tagad viss tomēr pārgājuši tādām neitrālām, pelēkām, melnām. Un laikam tas cilvēki bija tādi mazliet drosmīgāki, laikam jāsaka, jā. Brīvāki kaut kādā ziņā. Dziesma par drosmīgajiem laikiem. No cilvēkiem, kas tos nekad nebija piedzīvojuši. Mūsu šī rīta ciemiņi grupa Sadenlaids, un mēs pēc brīža arī par jūsu lielo koncertu aprunāsimies. Pēc brīža. Un 45 minūtes mūsu šī rīta ciemiņu grupa Sadenlaids, un mēs jau te sākām runāt par koncertu, tātad 15. novembrī arēnā Rīga, jeb Šaumī arēnā, kā tagad pareizi jāsaka. Šajā sestdienā jau. Tas ir jau šajā sestdienā. Un es prasīju puišiem, kāds tad ir tas viņu vidējais klausītājs? Vidējais. Ar labu gaumi. Ar labu sirdi. Ar labu sirdi, jā, labi. Laba sirds, laba gaume. Lieliski. Kas vēl? Ar labu stilu izjūtu. Ar labu stilu izjūtu. Starp citu, mūsu klausītāji, jūs varat droši sūtīt arī savas versijas, kāds ir vidējais Sadenlaids klausītājs. Jā. Mums tajā relīzē... Drīkst arī bildes. Kā lūdzu? Drīkst arī bildes. Tā saņemtajā relīzē es izlasīju, ka jums būs īpašie ciemiņu grupa Jūt. Tie būs jūs iesildītāji. Kāpēc tieši grupa Jūt? Tāpēc, ka viņi jūt. Viņi jūt to publiku. Jūt publiku, nē, bet jāiesildi. Tiešām tāda svaiga, jauka vēsma Latvijas popmūzikā, un 2 ļoti talantīgi džeki, un starp citu Matīs mēs īstenībā pazīstam jau no mūzikas skolas laikiem, tā kā tāda forša tāds atkal apvienošanās kaut kādā ziņā uz liels skatuvs. Un gal galā Jūt ir no vārda youth, jā. Jā. Kā sagatavoties koncertam?
Mēs vēl aizvien meklējam pareizās atbildes, kā sagatavoties. Mēs, piemēram, ar Mārtiņu vakar skrējām sprintu. Izaicinājām viens otru. Kaut kā tās enerģiju mazliet... Jā, jo tev jābūt ir tādā tonusā, tev jābūt ir resursā. Jā, nu tā cik ir sprints, kāda distance? Nu, mums bija no vārtiem līdz līnijai. Ļoti precīzi. Aptuveni 50 metri varētu būt. No vārtiem līdz es vairs nevaru. Viens kāds matodās. Un bija fotofinišs un uzvarēja ātrākais, stiprākais. Kas viņam tagad par to būs? Lielais snikers. Tas ir ļoti vērtīga balva. Un, jā, bet mums plānā ir arī kopīgs spā apmeklējums. Tā ir mums tāda jauka tradīcija. Četratās. Jā, un mēs atrodam tādu foršu laiku darba dienas vidus parasti. Kad neviena nav, un mēs varam izbaudīt šo procesu tikai četratā, atpūsties, tvaicēties un peldēties. Kas ir jūsu mīļākā procedūra? Mēs uz procedūrām baigi tā, mēs vairāk uz tā... Burbuļu vanna, baseini. Man liekas, ka pirts. Kāda pirts? Dažreiz pat aizrāda cilvēki, ka mēs to vajag pirtī rīkojam tādas sapulces. Tad viens kungs vienreiz tā, vai šeit vispār jums ir sapulces kaut kāda? Tad mēs atvainoties. Labi, un kā lai mūsu klausītāji gatavojās jūsu koncertam, tie, kuri tagad jau iepirkuši biļetes un sestdienas vakarā dosies uz arēnu? Klausīties dziesmas. Uzlieciet plati. Paņemiet līdzi siltus apģērbus nevajag, jo būs ļoti karsti. Es nezinu, tikai ar tām labākajām sajūtām. Nu, kādreiz bija tāds, es atceros skolā vienmēr uz klases vakaru rakstīja līdz groziņš un labs garstāvoklis. Tad šoreiz groziņu nevajag, bet garstāvokli paņemiet. Jo ar groziņu arēnā man šķiet neielaidīs. Jā, varētu būt, jā. Tad būs jāiztukšo groziņš ārā. Kas arī nav slikti, jā. Grupas Sadenlaids mūsu šī rīta ciemiņi un jau sestdienas vakarā lielais grupas Sadenlaids koncerts. Ir 9:49 minūtes, rādios konto. Joprojām var turpināt sūtīt bildes par vidējo Sadenlaids klausītāju. Jā, droši. 27 22 88 55. Rādios konto.